Šodien es pastāstīšu, kā uztaisīt tādu žogu, kas pasargās jūsu dārzu vai meža dārzu vai citu teritoriju no dzīvniekiem, tādiem kā elnis, briedis, stirna, varbūt arī zaķi. Un izskatīsim arī, ko varētu darīt, lai pasargātu īpašumu no meža cūkām. Sāksim ar to, ka mēs atrodamies šodien mūsu meža dārzā. Te ir vairāki simti augi, koki, krūmi. Un sākotnēji mums bija pa 5 koki katrā rindā, un tajā brīdī mēs izmantojām šādu žogu, ko mēs likām apkārt katram kokam. Un viņam bija šitie asumi uz augšu uztaisīti, un pie zemes viņš tika piestiprināts ar āķiem. Un tas viss daudz maz darbojās, bet koku sāka palikt vairāk, un uzradās arī krūmi un citādi augi, un radās nepieciešamība pēc normāla īsta žoga. Kā arī vēl bija tāds variants, kad dzīvnieki vienalga nāca viņiem klāt, mēģināja ar purnu iebraukt iekšā, mēģināja no augšas kaut ko tur nokost. Bija arī gadījumi, kad koks tiek apgāsts pie zemes un piespiests ar visu šo sietu, un viņš tā arī gulēja nolocīts zemē. Un tad mēs meklējām risinājumus, kā varētu uztaisīt žogu, lai tas aizsargātu mūs no dažādiem dzīvniekiem. Un viens no risinājumiem, ko mēs atradām, bija šāds, ko mēs arī šeit realizējām. Tas ir tāds, kad tiek uzstādīts lauksaimniecības žogs, apmēram, cik viņš ir augstumā, apmēram 1,40 m, varbūt augstumā, 1,30 m augstumā. Un tālāk virs viņa ar astarpi 30 cm apmēram tiek novilktas makšķerauklas. Un ko dod makšķeraukla? Viņa dod to, ka, piemēram, stirnas un aļņi un brieži viņu ļoti slikti redz. Viņiem ir tāda lieta, ka viņi īsti neredz 3 dimensijās tuvumā, un šī makšķeraukla viņus mulsina. Arī cilvēkiem kādreiz, ja viņi pieiet kaut kādā tādā vidēja attālumā, nav īsti saprotams, cik tālu ir tā makšķeraukla. Un tad, kad viņi ierauga šo makšķerauklu, viņiem pazūd vēlme kaut kur iet tālāk uz šejieni vai mēģināt lekt pāri, jo tas viņiem liekas kaut kas dīvains. Es arī esmu skatījies kamerās šeit, te mums staigā daudz šie dzīvnieki, un viņi bieži iet šeit pa šo te taciņu, un viņi pilnīgi iziet garām, pat nepievēršot uzmanību, pilnīgi. Es saprotu, ka varbūt tāda iespēja, ka viņi mēģinās apgāzt šos stabus, tie ir koka stabi, vienkārši sētas mieti, un es pilnīgi pieļauju tādu iespēju, ka varbūt tā, ka viņi apgāzīs viņu. Ja sevišķi elnis ienāk ar savu masu, viņš mierīgi varētu šādu stabu apgāzt. Bet līdz šim tas nav noticis. Bet tas vēl nav viss, kas šeit ir īpaši par šo žogu. Es izdarīju vēl tādu lietu, lai pasargātu dārzu no zaķiem. Un tā lieta ir tāda, ka šeit man ir izdarīts tā, ka 2 līmeņos te ir dzeloņdrāts. Pirmais līmenis ir šeit pie zemes, viņš jau faktiski šobrīd ir ieaudzis zālē, bet, ja kaut kas mēģinās rakties pa apakšu cauri, tad tas uzdursies uz dzeloņdrāti. Un otrais līmenis ir šeit, apmēram 30 cm augstumā, ir vēl viena kārta ar dzeloņdrāti, un tas ir paredzēts gadījumam, ja viņš mēģinās izlīst cauri šo aci, kas ir apmēram šeit kaut kāda 8 cm, te varētu būt laikam acis, jo šim žogam ir tā, ka viņam apakšā ir šaurāka acis, un uz augšu aiziet lielāka un lielāka. Un redzot to, kādi zaķi ir laukos, varbūt viņš te varētu izlīst cauri, bet līdz šim mums nav bijuši gadījumi, ka viņi mēģinātu izlīst cauri, un ja arī viņš mēģinās, tad cerams, ka dzeloņdrāts viņu apturēs, un viņš varētu aiz tās aizķerties. Tā ka šādā veidā mēs mēģinām arī pasargāt šo teritoriju no zaķiem. Kā saka, 2 zaķi ar 1 šāvienu. Vēl, ko mēs pēdējā laikā sākām darīt, mēs sākām likt apkārt kociņiem šādus te sietus, jo mums bija palikuši vaļā vārti, un ienāca laikam stirna iekšā viena, un sāka berzēt ragus ap koku, un bija noberzējusi šim kokam mizu. Tāpēc mēs vairākiem kokiem salikām apkārt melnos sietus, lai aizsargātu no stirnām, kas nāk un mēģina kasīties arī no zaķiem. Tad vēl viens risinājums, ko var izmantot aizsardzībai no zaķiem, protams, ir koku kaļķošana. Viņiem nepatīk, ja koks ir sakaļķot, viņiem to nepatīk graust.
Vēl var izmantot, ja ir mazi kociņi, tas ir kvarca smiltis. Tās ir nopērkamas depo un citos veikalos. Un viņas ir tā kā biezs šķidrums, tā kā ķīslis ar smiltīm, kuru tu uzsmērē uz koka zariem, uz galotnes, piemēram. To pārsvarā dara eglēm. Nu lūk arī redzams, reku, tajā brīdī, kad viņa bija ienākusi te pakasīties, arī nokodus ir ābelītei zariņus dažus. Jā, tad tā kvarca smilts, viņā iekšā smiltis, un ja tā stirna iekožās viņā, tad viņai ir nepatīkamas sajūtas tev zobiem, un otrais viņa vairs nevēlās to darīt. Tā ka šie ir tie aizsardzības līdzekļi, ko mēs izmantojam saimniecībā pret dzīvniekiem, un viņi darbojās līdz šim ļoti efektīvi. 5 gadi mums šeit ir mežadārs, šis ir 5. gads, un šīs auklas darbojas ļoti labi. Tajā pusē mums nav auklas, bet drāts, un īstenībā tās drāts padara līdzīgu efektu. Tur arī ir viena aukla vidū, bet bija vienkārši palikusi pāri drāts, un mēs ielikām viņu. Un īstenībā tā drāts arī ir ar līdzīgu efektu, kad skatoties uz viņu, nav īsti saprotams, cik tālu atrodas objekts. Un tas arī samulsina dzīvnieku, un viņam nav vēlme kāpt tālāk. Vismaz līdz šim nav bijusi. Es nesaku, ka šī ir 100% metode. Es domāju, ja Alnis nāktu ar skrējienu, viņš vienkārši nonestu nošu to visu un iebristu dārzā iekšā. Bet mums tas šobrīd darbojas šādā veidā, un tas viss strādā. Un tagad parunāsim par mežacūkām. Mežacūkas ir atsevišķa tēma. Kad viņas nāk, tad viss tiek izrakts ārā un izpostīts un sabojāta zeme un viss, kam viņas pāriet pāri. Mēs izmantojām tādu metodi, ka mums bija tāds skaņas atbaidītājs. Tas bija 3 gadi atpakaļ, ja mums bija izrakņāta pļava. Mēs uzlikām skaņas atbaidītāju tajā vietā, kur viņas nāk iekšā tieši uz teritoriju. Tā bija izeja no meža, un parasti viņas gāja no turienes. Un tur mēs uzlikām to skaļruni. Un no tā brīža, kad mēs viņu uzlikām, mēs vairāk neesam redzējuši, un arī nav bijis nekādas pazīmes īpašumā, kad ir bijusi mežacūka. Bet es nevaru apgalvot, ka tas darbojās, jo tajos gados arī bija cūku mēris, un daudzas cūkas izslaucīja, iznīcināja. Kaut gan tagad es arī zinu, kad medniekiem kaimiņos viņi saka, ka tur mežacūkas ir, viņas staigā, ir daudz mazākā iepriekš, bet viņas ir vienalga. Tāpēc es neesmu 100% drošs, ka tās risinājums darbojās. Bet ir vēl viens ļoti interesants risinājums. Un tas interesantais risinājums ir elektriskais gans. Bet tas nav vienkārši, ka jūs uzliekat elektrisko ganu apkārt dārzam, bet tas darbojas tādā veidā. Apkārtē vietai, ko vajag aizsargāt, tiek uzlikts elektriskais gans, un tad uz tā gana virsū tiek uzkārti alumīnija folija gabaliņi, tādi, ko var nopirkt kā cepšanai. Un tad uz tiem gabaliņiem, tā kā strēmelītēm, tiek uzziests virsū zemesriekstu sviests. Un tas pievilina mežacūkas, un viņas atnāk, viņas tajā ēsmā ieķeras ar muti un noraujas riktīgi ar elektrību. Un tajā brīdī, kad viņas noraujas riktīgi ar elektrību, viņas aizskrien projām un otrais vairs negrib nākt atpakaļ. Es pats neesmu izmēģinājis šādu metodi, jo man nav elektriskais gans, bet es zinu, ka daudzi cilvēki ir mēģinājuši, un atsauksmes ir ļoti pozitīvas, un pie tam tas darbojās ne tikai uz mežacūkām, bet arī uz citiem dzīvniekiem. Faktiski tas darbojās gandrīz uz visiem dzīvniekiem. Tā kā, ja kādam ir lielas problēmas ar mežacūkām, es domāju, ka ir vērts izmēģināt arī šādu metodi, jo, kā saka, sliktāk jau nebūs, bet varbūt, ka tas var palīdzēt, un tas ir ļoti viegls veids, kā iespējams tikt vaļā no mežacūku postījumiem. Nu, ko, ceru, ka jums patika šis video, un ja jums tas patika, tad droši piesakojiet mūsu kanālam, spiediet pogu like un sekojiet, un tad jau redzēsiet, kādi citi forši video mums būs nākotnē, kā arī paskatieties, iespējams jums patiks šis video, ko jūs šobrīd redzat ekrānā. Ok, čau visiem, priekā!